Nu tā, svētdiena. Šodien atbrauc ātri uz Alfu. Vajadzēja atskaitēm uztaisīt parakstīņus pāris. Un tagad mūsu plāns tālāk ir braukt uz Lielvārdi. Te notiek saruna kaut kā. Mēs braucām uz Lielvārdi šodien no rīta, bet izdomājām, ka tomēr pabrauksim garām Lielvārdī. Atbraucām uz Skriķiem. Skrīverīšiem. Atbrauksim apraudzīt kapiņus vai visas vietā, kas jauns kapiņos. Un pēc tam brauksim uz Lielvārdi. Nē, bišķi arī padzīvosimies pa skrīveriem. Aiziesim uz Maizīti, ja? Aiziesim uz Maizīti. Gustav, uz Maizīti aiziesim? Jā. Nu, ja? Upīte Maizīte. Nu, tieši tā, upīte Maizīte. Nu, re, pie kapiem mēs esam jaunie kapi. Jā, viņi cerams var pareizi nogriezāt. Puķis nenopirkām. Mums nenopirkām puķis. Nebija jau nekur. Te pat nevar nopirkt, mēs vienreiz braucām pie kāda puķu veikala. Labi, ēdis apkopsim vēlreiz. Nu, šoreiz kapus apkopām bez puķiem. Sagraustījām. Mazēļi raudāja, nevis tā baigi tur izsvērsties. Viņiem gribās ēst, tagad brauksim tagad uz veikalu nopirksim viņiem ēst, lai viņi... Bet tu sakop, tīrs ir. Vismaz neuzliks mums, vēlējies arī nenonāksim. Nu, ko atgriežamies Skrīveru centrā, paskatīsimies, ko šogad dod saldējumu kādu. Arī mēs ejam pie saldējumiem? Sākumā mēs aiziesim nopirksim bērniem pārtiku, vai ne? Bērniem galīgi uztaisīsim. Galvas, lai mazāk ir pāēduši. Bet iziem ārā, viņas varbūt iziesim kādu līkumu, ne? Varam, ja iziet tāpat savu līkumu. Iziem ārā sēdieši kādu nopirkt, uztaisīsim pieriņus, tad mēs kaut vai, kad viņi kamēr tur taisa saldējumus, varam tur ārā pasēdēt pagalmā, varam pasēdēt tur galdiņi. Jā. Un pabarot mazos. Pankūkus neēdīsim šoreiz, ja? Nu, redzēt, paskatīsimies, ko mēs gribam paši, jā? Varam pieriks saldējumu šoreiz. Mēs esam pie saldējumu, ja? Jā, puķīši. Ogļu saldējumi. Saldējums! 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 Šitais neēdīs, laikam, nākotnē saldējumu. Viņš neizskatās, ka grib. Tas ir Tomasiņš. Jā, Tomasiņš. Jā, un bērni arī grib ēst. Tad mēs tagad paņemsim pa saldējumam un tepat pasēdēsim kaut kur pasaldējumosimies. Vai un te ārā var pasēdēt. Tev var iet iekšā paskatīties, ko tur labu dod. Ar sviestu pankūku diena, ar saldējumu. Nopirkt. Mēs laikam iekšā neiesim. Bišķiņ rata pa lielu, ja? Tomasiņ. Tomasiņ. Jā, bildīt uztaisīt. Varēs mums bildīt, jā, smuks saldējums, jā. Tad man puisīs vienu pudelīti bija jātur. Pagaid, minūti, tad kaut kā tagad mēs varam kopā visu salikt varbūt. Un bērniņu fonā varbūt. Atnes mums tādu pankūku, un mēs viņu nepasūtījām. Viņš šeit sajauc, ir kāds aizgājis pagalmu, ka vajadzētu to pankūku aizņemt. Atnesam mums. Tādien aizgāja pateikt, ka tas nav mums. Mums tikai salģiki ir. Tiešām garšīgi salģiki. Puika sāk mācīties jau turēt pašu pudelīti, nav atšķi. Salģiku ēdām. Nebija viegli, barojot bērnus. Vajadzētu kādas 3 rokas vismaz, lai turētu bērniem pudelītes un vēl pašam ēst saldējumu. Bet izdevās. Gustavs paņēma. Gustavs, protams, taisa trikus kaut kādus. Visu netīk. Viņam teik viss apakšā. Nu, ko tu tur dari? Aizņēmāmies karvatīti. Gadam viņam jāatrast. Tas, ka tā karvatīte ir, deserta karvatīte, tāda viņa ir. Aizņēmāmies, pēc tam atnesīsim atpakaļ, jo mašīnu mēs tāpat atstājām turpat pie Skrīvera saldējuma un aiziesim tā pastaigāties līdz stacijai kaut kur varbūt. Kaut kur tepat pastaigāsim, mazu līkumiņu izmetīsim. Izgājām mazliet līkumiņu tepat gar staciju un tad nāksim atpakaļ. Un tagad domā, kad vajadzētu aiziet, bet aizbrauc līdz Elīnas mājām vecajām. Pagājuši gadu te bija pilnīgi rupuču kalni. Paskaties, kas tagad sataisīs normāls ceļš. Ja? Te bija viss no tādiem kunkuļiem mēs gājām pāri. Mēs taču Uztaisīts ir ceļš. Mēs te bridām kaut kur, lai pie Maizītes pienāktu. Re, kur ir Maizīte, jā.
Angelīna tur peldējās, tajā piļķē. Nu, nē, Te ir bišķiņ dziļāk, te es varētu līdz, apgulties ūdenī, bet es negribētu. Tie notekūsti kaut kādi. Jo pagaidi, ka tu biji savādāk, te uztaisīts ceļš tev beidzot. Uz kurien ved šitas ceļš? Uz to lielo šoseju. Nu, drīz te būs asfalts. Te braucam mēs turieni. Nu, braucam tad uz priekšu, pagājušais mēs te nevarējām izbraukt cauri. Tagad ietestēsim jauno ceļu, bet viņš ir nesen uzlīts, var redzēt, ka vēl nesen tas ir taisīts šogad. Bet cik smuki izskatās. Daģi. Nu, tas ne. Daģi, ne? Bet tev var ielīst kādu bildīt uztaisīt. Tepat no maliņas. Davai. Mēs varam apstāties te tā. Tas ceļš vajag nav popkāršas. Nu, varam ātri izkāpt. Ej tu nost! Kas? Cik te ir bija? Es pilnīgi pienācu, pat klusums. Viss ar bitēm ir. Kas ir tādi ir? Tie ir daži, ne? Tie nav mani daži. Nav daži gan, bet cik te ir bišu pilns? Viņi nekodīs man? Nu, kodīs gan. Un tagad? Nu, aiziet. Na? Nodavai vecais pasta ceļš. Man to pastu ceļu? Nā. Tu jau nevar aizbraukt, Tu ne? mēs tur aizbrauksim, jā. Veco pastu ceļu? Tad džipu vajag. Nē, brauksim te patās, rekur. Tik mēs te pabraucām 100 metrus un esam jau klāt. Rekur ir tā pati piknika vietiņa. Kā mašīna stāv kaut kāda. Iesim paskatīsimies to pašu ceļu, ko pagājis gadu. Te kaut kur varēja mazliet pabradāt pakmeņiem. Novalkām basas kājas. Plikām kājām iesim. Aizgājām un atnācām. Tomēr iesim pa šito pusi. Tur, ko baigi aizaudzis. Pagājuši, kad man liekas, varēja noiet tā normāli. Tur bija kaut kāds nopļauts vairāk, ka tagad nekā. Tagad tepat var noiet. Kāda brūma, bet uzmīti kaut kāda drāma. Nu, ko tu var labu darīt šajā upē? Man augsti. Upe kā upe. Augsta! Nu, upes ir augstas. Jūka! Kā teikšu? Slīdēn! Nu, protams. Var aiziet pa upi uz priekšu. Pastaigāt. Ejam uz priekšu, pastaigāsim. Bišķiņ masāža kājiņām. Šitā ir baskāju tā kā real life. Nu, jāiet lejā. Nu, labi, iesim lejā. Tiltiņu. Mēs iesim līdz pašām beigām. Līdz pašām beigām tas ir līdz jūrai? Nē, līdz līkumam. Tālāk. Tālāk ir mazais čērslis, pa augšu vai pa leju. Ko tu gribi, kā tev vieglāk? Man vieglāk. Jā. Man vieglāk pa apakšu, protams. Varam skatīt. Tā, es izvēlēšos, nezinu, vajag vieglāku vai grūtāko ceļu. Bet jā, kā. Izvēlējies vieglāko ceļu? Es pat nezinu, vai tas ir vieglāk vai grūtāk. Bet es kāpu pāri, atpakaļ es kāpšu pa apakšu. Tad ļup. Nu, ko tālāk? Kāds mums maršruts tagad ir? Kas ir? Kāds mums tagad ir maršruts? Maršruts? Es nezinu, cik tālu iesim. Tur iesim pāri upītei. Tur ir atceros, toreiz bija sāk palikt dziļāk pa to līkumu. Tad mums sākās tas līkums, tur palikt vēl tālāk. Labi. Dziļāk, dziļāk, dziļāk. Tūlīt Gustavs teica, ka būs baigais sekšanas. Vot šeit būs tiešām liels sekšanas. Kas tad tur būs tās? Tikt pāri. Mums jātiek, jā? Bet tas ir lielākais sekšanas, kur es izdarīšu. Jā. Nu jā, reku mums mazs čērslītis ir tāds, nu ne mazs, bet nu diezgan pietiekami liels. Nejam? Ejam. Šī akmens jāka. Nu tāds mums te kokslos nogāzies. Bet es domāju, tā nebūs problēma. Ja tur pa stūrīti, mēs pārkāpsim pāri. Vai ne, Gugi? Ne jau kūri. Jā, tur būs grūti ar plikām kājām. Ūdens tur visur vienāds ir. Tā. Lienam cauri. Tālāk. Tālāk, nu rādi. Tā, turpinām ceļu.
Iesim pa turieni. Reku Latvānis, nav? Latvānis. Jā. Bet kā runāju, ja viņi neaiztiek, viņi nesalauž tev, nekas ar viņu nav nekāda problēma ar viņām. Un te ir milzīgas nātris, Šitās te, redzi? Viņš garāks par tevi. Nē, tas nav Latvānis, tad domā, tā kaut kāda puķa, bet es neesmu augu eksperts. Tā kā labi, mierīgu prātu, Briks ložņāsim gar turieni, ložņāsim, bet tiksim cauri, ja? Bet mēs varam arī apiet apkārt pa šejieni. Nu labi, ejam. Kur tu tur aiziesi? Aiziešu. Tu jau ir sekums. Bet tur paliek dubļaina vide un tur sāks grimt iekšā tā upe. Ja? Jā, tālāk mēs netiksim, diemžēl. Nu, ceļš atpakaļ jau tāds īzī, jo viss ir pierasts, zinām, kur iet, jā? Ko atradi? Mētājam akmeņus. Atcitās pret akmeni. O, sanāca. Sanāca jau. Nu, davai, laižam atpakaļ. Mamma jau droši vien nogaidījusies mūs. Nu tā, esam atpakaļ. Nezinu, cik ilgi mēs gājām. Tas jau otrs ir augšā, vai tas pats? Ko? Otrs. Markasiņš? Jā, bet man arī bodikoži, jā. Iekot pumpu nenormāli uzmetās. Metīsim tagad maz līkamiņu pārējot pāri šiem celiņiem, aiziesim uz priekšu. Tur ir vēl viens ciltiņš tāds. Tas nav tālu, te mazliet apmetīsim aplīti. Maizīte te ir dziļi, maizīte. Tāds. Tur tiešām ir dziļš, jā. Tur ir man līdz šejienē aptuveni. Nu, liek, ir tas tiltiņš, kur mēs tikko bijām, tad tāds šito tiltiņu. Tur vēl maizīte tek, te bišķiņ straujāka viņa ir, un te kaut kā tā kā aizvedas kaut kurieni. O, te ir, dzirdi? Te ir vasaras smarža un skaņa. Tagad bišķiņ apstāsimies un ieklausīsimies. Klusu, meču. Klusu. Dzirdi? Nedzirdu. Sīsina kā, sīseņi. Un visādi odi man te. Te ir īstas vasaras smarža un skaņa. Mamma! Mammu! Mammu! Kur tu tā māji? Tur kaut ko redzēt? Tur. Pāri upīte. Nezinu, te bultiņa kaut ko rāda. Viltīda! Kas tur ir? O, ķirsaka. Jā, ķirsaka. Normāls kalnieši. Te bišķiņ ir jāpakāj. Nezinu, vai var redzēt, bet kalns tāds diezgan. Ko uzkāpsim augšā? Kalnā uzkāpām, un man liekas, ka te augšā ir privāta māja. Vai vairākas privāta mājas. Jā, kaut kāds. Mēs rīdzinās atnāk. Jā, iesim lejā. Tur tālāk privāta mājas nav, ko tur tālāk līdz. Un gūt to saka, skriet. Aiziet? Davai, ripo lejā. Davai. 3, 2, 1. Aiziet! Pēc nevar apstāties. Ui, tad ir uz asumiem uzdurties. Nē, es apstājos. Zini, ko es atklāju? Šitā laikam nav maizīte. Nē, tā ir maizīte. Šitā satiekās 3 upes. Nē, tā ir maizīte. Tur ir Brasla un tur ir Dīvāja. Mammai vēl apsīsim, kas atpūstā. Jā. Man liekas, ka tās visas ir maizītes, bet nekā. Tā ir Brasla. Tā ir Brasla, tā ir Dīvāja un tā ir maizīte. Kas tā ir? Tā ir maizīte? Nē. Kāds tad? Neteikšu. Kas tā tāda? Nezinu. Kur ir maizīte? Tur. Jā, tā ir maizīte tiešām. Tā ir satekas 3. Jā, tā ir 3 satekas. Bet kas tā tāda ir? Nu, es nezinu, dēls. Brasla. Tā ir Brasla, jā, izrāda. Brasla. Jā. Tad Brasla taču liela upe ir. Nu, redz, ka Brasla tomēr ietek šeit Bet te attek. jau viņa sākās. Nē, viņa te beidzās. Nu tāpēc kārtīgas kāju masāžiņas pilnīgi var just. Jau pagājusi kāda stunda, man liekas, bet vēl joprojām var just uz kāju pēdiņām tādu masāžiņu. Gustaņ, tu jūti? Nē. Nē? No, es gan jūtu.
Nu tā, atbraucām uz Rīgu, pats vakars, pats skaistums, kāds skaistums, vai ne, Gustav, paskaties. Tur, paskaties. Man līdz kamerā baigi nevar redzēt. Baigā topa dziesma šobrīd, jā, baigais skaistums, iesim paskatīt bez balkona, kā tas izskatās. Stulbums tas, ka mums nāc tas mašīna šeit nolī. Tāds gabals tā jānes tie bebuki. Un neko, būs mazs vakara sportiņš. Pakačāsim bišķi muskulīšus.